Es šobrīd esmu ceļā uz Domino. Tikšos ar vienu meiteni, kuru iepazinu vakar svētdien draudzē. Un tad mēs izdomājam, ka varētu satikties patusēt. Man ir kosmētika. Kad man pēdējo reizi bija kosmētika ikdienā. Bet vispār ir nopietni. Tad tagad aizbraukšu uz Domino. Satikšos ar to meiteni. Un pēc tam es savācu mammu no darba un mēs braucam supot. Supošana ir viena no manām mīļākajām lietām ever. Šobrīd braucu pakaļ mammai uz darbu un sastrēgumi ir vienkārši unreal. Tā kā atgādina man 5:30, nekad nebraukt nekur. Jā, kosmētikas man vairāk nav. Kāds tev liels purns ir? Deķapa. Ai. Bet man žalga. Kāpēc es izstos mirusi? Labrīt! Izstos labi? Tātad šodien es eju sataisīt savu pasi, un tāpēc man ir... Es ceru, ka šī maska cietē. Sajūtu, ka cietē. Jā, es sataisīšos, tā kā man gribas satīrīt seju. Tad man ir jāuzkrāsojas, un lai tā kosmētika labāk izstās un labāk turās, tad this is what's happening here. Un tad es braucu taisīt pasi, tad braucu mājās apstrādāt rītdienas vlogu, un tad ir mazā grupa. Es vēlējos apsveikt Talas par to, cik labi draudzam viņi ir ar šo ziedu konfeti, ko es nogriezu no savām šļopenēm. Lūdzu. Tu vairs uz visu? Kas ir tas? Lūdzu. Šis tomātu lakstus arī vajag. Es teicu jau iepriekšējā vlogā, ka es savu pasi uztaisīšu, bet es stresoju, jo pasē ir jātais bilde. Un, one of those girls. Bet man beidzot izdevās. Pirms neilga brīža beidzās mazā grupa. Ir pus 11, un es jau taisīšos uz gultu, jo rīt es tiekos ar Kristiānu. Viņa drīz brauc prom, un rīt pēdējā diena, ka mēs varēsim satikties un satusēt. Un jā, man 12 jau jābūt burbulīts, nozīmē, ka es gribu celties 8. Jā, es esmu viens no tiem trakiem cilvēkiem. Es gribu celties 8, jo es gribu mierīgi palasīt no rīta. Es gribētu, varbūt, ja man sanāks laiks, arī apstrādāt video līdz galam, jo es šodien pabeidzu visu telefonā. Nu, tā kā, kas ir, jo tas tā patiesībā ir tā, I guess, lielākā daļa. Visu samontēt, sagriezt un saukt, tad es ielieku datorā, un datorā es skaņu apstrādāju un ielieku intro. Labrītiņ, tikko pamodos, palasīju, palūdzu, izstēpījos riktīgi labi. Man jau ir tāda sajūta, ka es vienkārši, nezinu, es reāli negaidīju, ka no basic, reāli tā kā 3 minūšu staipīšanās, kaut kādas 8 vai pat 10 varbūt vingrinājumi, uz vienkārši 3 līdz 10 izelpām. Nothing special, bet jau ir tā sajūta, ka es esmu pirmkārt pamodusies, un ir reāli, jo es nezinu, kā lai zinu tas rīta stīvums, kad tu pamosties, un tu esi tāds bišķiņ stīvs, un man tāds ir, ka es esmu reāli stundām ilgi jau augšā, tikai no staipīšanās. Pastīšos, es tā kā vispār nekad nestaipos, es vispār esmu ļoti nesportisks cilvēks, bet mans goal ir kļūt sportiskai, un sups ir viens no veidiem, un arī šī staipīšanās es reāli negaidīju, ka tas tā kā jau būs tik laba sajūta. Redzēs dienas gaitā, kā tas liks man justies. Es tikko konstatēju, ka es praktiski neko nenofilmēju ar Kristiānu, jo mēs bijām tik ļoti tajās savās sarunās un tusēšanā. No viens puses tas ir labi. Es nezinu, kas notika ar manu telefonu turētāju, viņš pilnīgi neloģiski stāv. Bet es teicu, esmu mašīna ārprāts, kas ar viņu notiek? Ok, man būs viņš jāslabo, viņš kaut kā nokrakšķēja un teikt, viņš nestāv loģiski. Anyway, es teicu, esmu ceļā uz Domino. Jāsteiks uz Cindy, beidzot to kreklu paņemt, jo arī to es neesmu vēl dabūjusi.
Viņi nevarēja satikties, bet šodien mēs beidzot satiekamies. Kčing! Man būs, kur ir jūsu rociņas krekliņš? Un arī batikas zeķes, sarkanas un dzeltenas. Loģiski, jo tās taču ir manas divas krāsas. Un tad pēc tam turpat uz draudu uzlūkšanām. Tuvāk ar vien tuvāk vēl spiežos es klāt tev. Tu esi mana dzīvībā. Nu ko, laiks doties gulēt. Ir jau bišķi tā pavēls, ir jau pār 12. Luīze jau guļ. Viesos man blakus arī čuč. Tā kā es došos gulēt. Un rīt man vajag aizbraukt izņemt ID, aizbraukt uz pastu. Tur izņemt visādas lietas, vajag reisēt un nopirkt barību. Tad es satiekos ar vienu draudzeni pa dienu, un tad vakarā mēs ar Luīzi braucam supot. Tā kā rīt arī būs tāda interesanta dieniņa. Sēd brokastīs Golden Minis. Labrītiņ, ir ceturtdiena, ārprāts, es pat nezinu, kur diena. Ir ceturtdiena, un es esmu pamodusies. Kāpēc man liekas, ka es pat filmēju to daļu, kur es biju pamodusies? Anyway, esmu pamodusies, palasījusi, pavingrojusi, sataisījusies. Man šodien atkal ir full make-up look. Kāpēc tā gaisma tā dara? Kas viņai ir? Why? Not a fan. Anyway. Jā, šodien es uztaisīju tādu tā kā subtle halo eye. Nu, kad ir tumšs ārpusītē un vidū gaišs. Jā. Tas arī viss. Sveiki. Mēs esam ceļā uz Cerlikavu. Krašu to highwayku. Mēs brauksim supot. Cool. Ļoti liels sajūsmas pilns mēs esam. Jā, mēs izklausāmies ļoti vienkārši ekstērik. Kāds lūdzu nomieriniet mūs. Labrītiņ. Es tagad esmu ceļā uz servisu mašīnas. Tēti jāpaņem no servisa, tad mēs brauksim iziet tehnisko. Un tad mēs aizbrauksim vēl, vajag uz veikaliem visādiem aizbraukt. Un tas arī ir šodienas plāns. Vakarā mēs vēl kaut ko ar mammu gribējām darīt. Moši aizbrauksim supot. Es nezinu, es daudz supoju, no shame. Es mīlu maskas. Un šī maska ir viena no vislabākajām maskām, ko es zinu. Kāpēc manas degunviņas nav? Labi, I'll fix that later. Bet jā, jau so cold. Bet es parādīšu pēc tam, kā tā maska izskatījās, bet es šokā, cik ļoti viņa tā kā kontrolē eļļu man ādā. Es pat nezinu, kā lai pasaka, viņa ķipa tā kā palīdz eļļainai ādai un attīra. Un tā, kad es viņu pirmo reizi uzliku un noņēmu nos, es biju tādā šokā, jo viņa tiešām, mana āda bija tik patīkama pēc tā. I'm shook. Tātad tā maska, ko es izmantoju, bija šī Beauty Formulas Activated Charcoal, tur ir tas ir clay mask, un jā, riktīgi bomba, tā kā, tiešām man āda paliek tā kā perfekta. Vienkārši nav vispār eļļaina, pilnīgi sausa. Un tad pēc tam es izmantoju no Body Shopa Seaweed Oil Balancing Toner un Tea Tree Mattifying Lotion. Šie abi divi ir bombas. Es pilnīgi noteikti kaut kad uzfilmēšu vēl vienu, tā kā evening routine, vakar rutīna video, tā kā man jau bija, jo šie tā kā jaunie produktiņi, ko es izmantoju, un es noteikti gribēšu par to mazliet vairāk parunāt, jo esmu šokā. Labrīt, ir sestdiena, esmu tagad laukā ar suncīti. Un pēc aptuveni 20 minūtēm mēs ar mammu braucam uz Siguldu. Mēs braucam uz Siguldu, tāpēc, ka mēs brauksim uz manu salmītas kapiem, mammas, jo tieši pirms gada viņa aizgāja. Un mēs gribam aizbraukt, tur bišķi sakopt un tā. Jā, es nevēlos daudz par to runāt, tā ir diezgan tāda sāpīga tēma. Jo tas viss process bija diezgan traks, tāpēc, ka,
Viņa vairākus mēnešus, pusbā gadus viņa jau bija diezgan slima, bet pēdējā mēneša, īpaši pēdējās kādas 2-3 nedēļas bija vienkārši, elle uz zemes. Un tāpēc man nepatīk vajag daudz par to domāt un atcerēties, bet labāk patīk domāt par to, ka viņš šobrīd ir debesīs. Man ir laiks doties gulēt. Ir jau ļoti vēls. Mēs nostājāmies pirmo Džona Vika filmu. Tā mēs sākam skatīties otro un filmas vidū. Mēs ar Luīsu konstatējām, ka mēs viņu redzējām kinoteātrī. Bet jā, es esmu ļoti nogurus. Nāk miegs, gribu gulēt, tāpēc iešu gulēt. Ir svētdiena, pēdējā diena šīs nedēļas vlogā. Tagad uz draudzi brauksim. Pēc tam es kalpoju draudzē svētdienas skolā tieši šo svētdienu. Pēc tam paēst turpat draudzē. Un tad mums ir tāda drēbju maiņa. Ir, kas mainās ar drēbēm, bet varēs arī aiziet pa ļoti zemām cenām nopirkt kaut kādas drēbes. Un tad mēs braucam supot. Un tad, ja vakarā paspēsim, ja būs laiks, mēs domājam aiziet uz vienu izrādi. Bet es nezinu, vai mēs paspēsim. Basically, mēs atkal esam Pulksteņa ezerā. Pulksteņa ezers, tā viņa laikam sauc. Un jā, šobrīd supoju, basically. Šobrīd es sēžu. Bet tā es arī vispār supoju. Bet jā, tagad mēs pasuposim un tad jau es nezinu vairs, ko mēs pēc tam darīsim. Redzēs, kam būs palicis laiks vēl. Es tiešām tagad taisos to darīt. Šī ir briesmīga ideja. Ok, labi, es to daru. I hate this. Why? Jā, viss chill. Viss tik kontrolēts. Vajag speldēties. LOL. Man ir pārāk jautri šobrīd. Es tikko norīju ļoti daudz ūdeni. Jūs ziniet, man pirmīt bija ļoti tā kā slikts garstāvoklis. Es nezinu, kāpēc, bet šobrīd. Lai gan es esmu norījus, man liekas, pusezers ūdeni. Pusezers? Pusezeru ūdens. Es esmu tik laimīga. Labi, es vispār filmēju riktīgi par to kadru, bet man viņš nojuka. Tāpēc man teicis jādara vēlreiz. Ok. Es esmu gatava. Help! Es nezinu, ko es daru, tas viss ir priekš labu video, un es pat nezinu, vai viņš būs labs video. Bet es reāli, katru reizi, kad es mirstu, tā es arī tik daudz ūdeni. Ok, es pirmīt filmēju video Snapchatā, un tāpēc tagad katru reizi, kad es kaut ko daru, es aizmirstu, ka man ir jānospiež, nevis jātur tā pogu, un es kaut ko izdaru. Un tad es konstatēju, ka es nefilmēju, jo es tā kā turēju to pogu, un tagad es atlaidu, tikai tad viņi sāk filmēt, un tad jau bija par vēl. Es esmu tāda vlogere, jo šobrīd es cenšos izdomāt, kā man uztaisīt thumbnailu. I mean, don't you just love me? Paga. Nebūs smieklīgi, ja es pazaudēšu savu telefonu. Tāpēc, zināt, kā es izdarīšu? Es viņu piestiprināšu pie aira. Un airas neslīkst, vismaz šis. Man droši vien visas man skatās, domā, kāpēc viņi visu laiku peld? Mēs actually tā kā supoju, jo es neesmu supdēļ bijis pēdējās 5 minūtes. Oi, kā jums patīk šīs video kadras? Ļoti kvalitatīvs, es zinu 10 no 10. Did I do it? Yes, okay. Es tikko atklāju, ka somiņa peld. Čau! Nesti mazliet pa lielu. Bet ir okei. Ir okei.
Sveiki! Airi! Viņš visu izjauca. Bāc! Es tikko tā normāli paēdu. Atkal tās nūdeles. Man vairāk cilvēki komentējuši, ka es nesaku, kurš esmu. Šis ir Old Shanghai, laikam tā sauc to vietu. Kamēr uzreiz, ka tā sauc to vietu. Viņi ir uz Krišāņu Valdemāra ielas. Ļoti skaļi runā. Bet jā, tev ļoti garšīgs nūdeles, 53. numurs. Es kā īsts profiņš aizmirsu vakar nobeigt vlogu. Tāpēc paldies, ka skatījāties šīs nedēļas vlogu un tiksimies nākamnedēļ, kad video iesāksies tieši šādi.